Mēs tagad sākam pirmo lekciju kursā Datortīkli 1, un es jums pastāstīšu, kas ir jauns attiecībā uz 2013. gada pavasari. Šis kurs ir veidots pēc Berklī Universitātes kursa materiāliem. Hipersaite redzama šeit, un viņa galvenais autors ir tāds Skots Šenkers. Teorētiskajā daļā es jums pastāstīšu, kas ir nepieciešams, lai šo kursu sekmīgi nokārtotu, un tad mums būs praktiskā daļa un diskusija par internetu. Tāda formālās prasības ir tādas, ka šis kurs ir 3 kredītpunkti apjomā, ir 120 akadēmiskās stundas, mazākā daļa laika ir klātienes nodarbības, kas sastāv no lekcijām un praktiskajiem darbiem, tā kā lekcija ieraksti ir izveidoti. Tas bija pirmajā mācību gadā, mēs vairāk laika to dedzinājām, tagad mēs vairāk laika veltam tikai praktiskajiem darbiem. Līdzīgi kā arī citos manis vadītos kursos, ja jūs esat apķērīgi un veiksmīgi, tad, protams, 100% viss paredzētais laiks patstāvīgiem darbiem jums jānotērē nebūs. Tāpat tās 80% no gala atzīmes sastāda praktisko darbu rezultāti, ir 8 patstāvīgie darbi, par katru piešķir līdz 1 balvai, ja visi 8 ir veiksmīgi iesniegti un pieņemti, tad var dabūt līdz 8 balvēm. Ja tas neapmierina, ja nav ieskaitīti visi darbi, ja jūs uzskatāt, ka ir ieskaitīti netaisnīgi un nepamatoti, tad jānāk ir uz eksāmenu, un eksāmenā balvi var pa 1 pazemināt, par 3 paaugstināt. Klātienē lekcijas notiek nodarbības, pareizāk sakot, reizi nedēļā, 2 daļas, mazāka daļa teorētiskais materiāls, lielākā daļa praktiskie darbi. Atkal iesaku izmantot savu datoru, tā jums būs ērtāk. Un mācību materiāli arī ir pieejami anonīmi vietnē odo.lv/training/network, lielais T burts, lielais N burts. Ir arī pieejami papildu materiāli. Latviešu valodā ir pieejami materiāli Latvijas universitātes studentu uzturētajā vietnē www.ant.lv/xvik/bin/guides/networking/. Izklausās briesmīgi, bet jūs to varat apstīties minētajās saitēs kursa materiālos. Angļu valodā galvenais kursa materiāls ir tie Berklī Universitātes kursa materiāli, uz kuru pamata ir veidots šis kurs Alberta koledžā, un dažas citas universitātes, kuras arī var skatīties, ja jūs gribat. Patstāvīgie darbi, tāpat kā kursā par datubāzēm, ir aprakstīti vietnē odo.lv, un jāiesniedz tāpat kā datubāzēs, tikai hipersaite nedaudz cita. Tātad datubāzēs bija upload_database, šeit ir upload_networks, bet ja jūs to darat ar peles klikšķināšanu no vajadzīgās vietas, tad jūs sajaukt nevarat. Un pieteikšanās vārds un parole, lai šo failu augšu pielādētu, ir tāds pats kā kursā pār datubāzēm. Un fails ir līdzīgi jānosauc pareizā formātā, jūsu unikāls identifikators, ja nezināt savu studenta karti, tad jums jāizdomā cits unikāls identifikators, kas atbilst šādam formātam. Lielais burts, 12 cipari, lielais burts, un, protams, jābūt unikālam. Un tad ir sanumerēti darba numurs, faila numurs darbā un paplašinājums. Ja tas ir parasts teksta fails, tad tas ir .txt. Un, ja jums ir veiksmīgi iesniegts šis darbs, tad tiek automātiski uzģenerēts iesniegto mājas darbu pārskats, un tajā ir parādīts jūsu unikālais identifikators un cik daudz faili ir iesniegti konkrētā patstāvīgajā darbā. Tad tajā brīdī vēl nekāda vērtēšana pēc būtības nenotiek. Jums ir tikai atgriezniskā saite parādīta, ka darbi ir veiksmīgi iesniegti. Tad jums nav jāuztraucās par to, vai tur viss sanāca vai nesanāca.
un tā tālāk. Vērtēšanas kritērija līdzīgi kā kursā pa datubāzēm. Ja darbs pilnībā ieskaitīts 1 balle, daļēji ieskaitīts 0,6 balles. Ja vispār tiek uzskatīts, ka nevar ieskaitīt, tad neieskaita neko. Ja darbs ir iesniegts pēc iesniegšanas termiņa, tad ir 8. daļa no balles nost. Pirmais patstāvīgais darbs ir sagatavot jūsu mācību vidi, un piebilst es varu to, ka, lai šo darbu pildītu, ja kursā pa datubāzēm jūs vēl varējāt principā lietot arī Windows operētāju sistēmu, tad pa datortīkliem nevarēsiet, jo ir datortīklu implementācijas jomā ir konkrēta specifika, lai jūs pilnībā varētu šo darbu izpildīt tā, kā tas ir prasīts, jums tomēr tā Linux sistēma būs jāizmanto. Es pats izmantoju Ubuntu Linux 12.04. Nebūs īpaši lielas atšķirības, ja jūs izmantojat Lubuntu, Xubuntu, Debian, visus citus Debian bāzētus un tā tālāk. Un nebūs lielas atšķirības, ja jūs izmantojat jaunāku versiju, jo datortīklu jomā tas progress un izmaiņas nav tik straujas, lai jūs pamanītu kaut kādas nopietnas versiju atšķirības. Un kas šajā pusgadā tad tiks stāstīts? Šajā pusgadā mēs vairāk runāsim par datortīklu uzbūves principiem, un galvenais šajā pusgadā jums vajadzētu gūt priekšstatu par to, kas ir vajadzīgs tādiem neliela uzņēmuma vai mājas datortīklā lietotājiem. Tātad lielākoties mums ies runa par to, ka mums ir mūsu personīgais dators vai mūsu darba dators pievienots ar kaut kādu parasti vienu pieslēgumu lielam interneta mākonim, un mums pēc šī kursa būtu jāspēj saprast, ja mēs veiksmīgi kursu nokārtojam, tad mēs sapratīsim, ar to es domāju, jūs sapratīsiet, kā šis kopējam globālam tīklam pievienotais dators tajā tīklā strādā. Nākamajā gadā, tad mēs pusgadā vairāk runāsim par to, kas notiek datu centros, tiem, kas grib kļūt par profesionāliem sistēmu un datortīklu administratoriem. Tā jau būs nozīmīgāka tēma. Tas ir tas, kā nodrošina tā saucamo interneta mugurkaulu, tos platjoslas datu pārraides tīklus un kā tas notiek interneta dziļumā, ko parasti lietotāji ne arī redz, ne arī nojauš. Un par ievadu tas ir arī viss. Ja mēs runājam vispārīgi par datortīkliem, tad, protams, jebkura tāda netriviāla tehnoloģija ir apbrīnas vērta. Un arī datortīkli ir apbrīnas vērti. Un viens no svarīgākajiem datortīkliem, protams, ir internets. Es ceru, ka šī kursa laikā mums apmēram radīsies priekšstats par to, kas ir internets. Un lielākā nozīme ir tā, ka internets ir viena no tehnoloģijām, kas ir ietekmējis visus un visus. Praktiski jebkurā nozīmē un nozarē, vai tā ir uzņēmēja darbība, vai tā ir ražošana, vai tā ir mācīšanās, var sadalīt fāzes. Kā tas notika pirms interneta ieviešanas un izmantošanas, un kā tas notika pēc interneta ieviešanas un izmantošanas. Un konkrēti, ja mēs runājam nevis par datortīkliem, bet vispār par internetu, tad internets ir mainījis tehnokrātu priekšstatu par to, kas ir datortīkls. Un mēs, lai arī mums kurs vēl viens saucās diezgan klasiski datortīkli, patiesībā mēs šajā kursā mācīsimies par internetu, nevis par datortīkliem, jo ir vēl ar vien visādas vecas drazas. Un nedod Dievs jums arī uzsākot patstāvīgo darbas gaitas, tās vecās drazas vajadzēs uzturēt un apkalpot, bet tas vērā ņemamais datortīklu veids ir tikai internets. Viss pārējais ir tā, pažobeles putekļainas, kur vēl vien nav izslaucīti putekļi un ieviesta kārtība. Un, protams, kā jebkurai tehnoloģijai, kurai vēl nav pielikts punkts, arī internetā ir daudz problēmas, kas vēl ar vienu nav atrisinātas. Vēl ar vienu ir dažādas problēmas, un tas nozīmē, ka vēl ar vienu tuvākā laikā un tālākā laikā viss kaut kas mainīsies, kaut kas tieks uzlabots, pārveidots un tā tālāk. Un tā kā jūs patstāvīgas darba gaitas uzsāksiet vēl tikai pēc kāda laika, šajā kursā ir paredzēts, ka jums iedos tādas zināšanas, kas līdz tam laikam, kad jūs sāksiet strādāt, nebūs novecojušas. Kāpēc? Kursā par datortīkliem pamatā mēs runājam par internetu. Ir zīmīga šīta bilde.
Mēs ar laiku šajā kursā izstudēsim dažādas lietas, kā datoru tīkli ir tāda netriviāls sistēma, kurā iesaistīti zema līmeņa iekārtas, kur iet runa par signāliem, par raidīšanu un par uztveršanu, un kur ir iesaistīts tur vai nu tas ir vara vats, vai stikla vats, vai arī radio viļņi, un tādas fizikai pietuvinātas lietas. Bet tad tās fizikai pietuvinātās lietas tiek apstrādātas tādā augstākā abstrakcijas līmenī. No signāliem tiek izķeksētas ārā konkrētas datu paketes, kur ir sākums un kuri beigas tiek noteikts, un tādas lietas. Tad to visu var apstrādāt vēl augstākā abstrakcijas līmenī, var runāt par to jau, kādā veidā dažādas iekārtas sadarbojas, kā viena iekārta zina, kad otra raida, un kad vajag paklusēt, un tādas lietas. Un tad ir vēl augstāks apstrādes līmenis, kas nodrošina to, kādā veidā tie dati tiek pārraidīti no vienas vietas uz otru vietu. Un zīmīgā lieta ir tā, ka mūsdienās, ja neskaita putekļainas pažobeles, vienīgais veids, kā tiek nodrošināta tā pārsūtīšana no vienas vietas uz otru, ir interneta protokols. Nav nekas cits vairāk. Senos laikos, un ja mēs mācītos datortīkla vēsturi, mēs varētu entos protokolus apskatīt, kā to darīja. Un tur jūs varbūt kaut ko tādu arī sastapsiet. Bet, ja mēs mācāmies mūsdienīgu kursu, un mēs gribam mācīties anatomiju, nevis tīklu izcelšanās vēsturi, tad ir tikai viens un vienīgs veids, un tas ir interneta protokols. Un tālāk atkal to internetu protokolu var izmantot dažādā veidā, vai nu tur taisot apraidi, vai nu tur veidojot savienojumus, izmantojot dažādas protokolus, ko lietojam programmas, izmantojam beigās lietojam programmas. Un beigās, ja to visu tā vizuāli apraksta, cik daudz un dažādas lietas ir, sanāk lūk šāds smilšu pulkstenis. Tajā slānī pa vidu starp iekārtām un signāliem un lietojuma programmām ir tikai viens, ir interneta protokols, ja mēs skatāmies uz internetu. Un internets ir lielākā daļa no visiem datortīkliem. Ja mēs skatāmies uz leju, tad tas atkal paplašinās, ja mēs skatāmies uz augšu, tas atkal paplašinās. Bet ir tāds viens šaurs iežmaugums, kādā veidā tie dati tiek pārādīti no vienas vietas uz otru vietu. Un tā kā praktiski vienīgais pietiekami izplatītais veids, kā nodrošināt datu pārraidi no vienas vietas uz otru internetu protokols, tad runājot par internetu, mēs runājam gandrīz par visiem datortīkliem. Un tajā kursā līdz ar to pamatā mēs apskatīsim internetu, tāpēc, ka kaut ko citu apskatīt ir diezgan nelietderīgi. Toties to, kā tas internets tiek izmantots uz augšu līdz lietojuma programmām un kā viņš tiek iepīts iekšā uz leju līdz konkrētām dažādām iekārtām, tur gan vēl ir vieni daudz un dažādi standarti. Tur tās iespējas paplašinās, un ja jūs to labi gribat zināt, tad tā paplašinātā daļa ir jāpārzina. Bet šajā vietā mums pilnīgi pietiek zināt tikai vienu un vienīgu. Un te ir savākta nesenākā statistika 2010. gadā par to, cik daudz ir internetu lietotāji. Uz pasaules mums tagad ir apmēram 6 miljardi cilvēku, no kuriem apmēram miljards ir ķīnieši un apmēram miljards ir indiešu. Internetu izmanto apmēram 2 miljardi iedzīvotājiem. Tad internetu no tiem 6 miljardiem izmanto 2 miljardi. It kā tas ir salīdzinoši maz, tā ir trešā daļa tikai. Bet no otras puses, ja mēs internetu lietotājus uzskatītu par valsti, piemēram, ir internetu lietotāja valsts un visas pārējās valstis, tad tā, protams, būtu vislielākā valsts pasaulē, jo nevienā citā valstī nav 6 miljardi iedzīvotāju. Tā kā no otras puses, ja mēs skatāmies, tad tas, protams, ir ļoti zīmīgs rādītājs, jo nav nekā cita, kas cilvēkus apvienotu vairāk kā internets. Vienīgi vēl pasaules daļa, ja ieskaita tur Āziju visu kopā ķīniešus un indiešus, tad viņi ir arī apmēram 2 miljardi, bišķiņi vairāk varbūt tās. Tas ir vienīgais, ar ko viņi var līdzināties. Bet viņš ir ne tikai liels internets. Internets ir ļoti dažāds. Un viena no lietām ir tas, ka viņi izmanto visdažādākajās jomās un vietās. Viņi izmanto sākot no sīkiem mobiliem telefoniem un vēl kaut kādām sīkākām iekārtām līdz milzīgiem superdatoriem. Atbildes laiks internetā. Jūs to saprotat, ka internetu izplata vai nu ar gaismu, vai nu ar radioviļņiem, un tas izplatās ar gaismas ātrumu vielā. Kāds ir gaismas ātrums? Jums ir kādā kursā iemācīts? 300 000 km sekundē.
Un Zemes diametrs kāds ir apmēram, zinat, atceraties? 12,000, bet apkārtmērs 12 reiz 3,14, tādi kādi 40,000 kilometri. Nu, un 40,000 dalīts ar 300,000, man liekas, 0,1 sekundi aptuveni. Tad, lai gaisma apskriet apkārt visai zemeslodē, man liekas, ka ir 10. daļa no sekundes. Pareizi izrēķināju. Bet tā kā tur ir pa starpu vēl iesaistītas citas iekārtas un aiztures, tad reāli atbildes laiks, lai jūs kaut ko sasniegt internetā, ir sākot ar dažām mikrosekundēm. Tad atšķirība ir 5 kārtas. Un 5 kārtas tas ir 10,5 pakāpē, ja 5 nulles. Arī data apmaiņas ātrums viņam ir milzīgs, sākot ar dažiem kilobitiem sekundē. Nu, kaut kāds veclaicīgs modēm pieslēgums vai tur internets tiek izmantots arī datu nosūtīšanai tur uz kaut kādiem pavadoņiem saules sistēmā. Līdz pat kaut kādiem 10 gigabitiem sekundē, tās 7 kārtas. Un jebkurā iekārtā, kas internetā tiek izmantota, ir neliels buferis. Nu, buferis jūs labi saprot, kam ir vajadzīgs buferis, tas ir, lai amortizētu triecienus. Ja kādu brīdi kaut kas notiek ātri un kādu brīdi lēni, tad izmantojot buferi, tā iekārta var šo triecienu amortizēt. To ātro datu pieprasījumu viņa var nedaudz izlīdzināt. Un tā arī mainās no nekādas līdz nentajām sekundēm. Pakešu zudums var mainīties no nulles, nekas nezūd, līdz var vairāk nekā 90% pakešu pazust. Tad interesanta lieta ir tā, ka tas internets ir ļoti dažāds, un visur tur tik un tā strādā internet protokols. Un tāpēc tas ir internets. Un mums tad šajā kursā būtu jāsaprot, kas ir tas viltīgais, kas ļauj tik dažādās gadījumos izmantot vienu un to pašu principu. Nu, un ja runā par tīkla sastāvdaļām, nu tad, kā jau es teicu, pirmkārt ir tas fiziskais nesējs, pa kuru mēs to interneta datus pārraidām. Un interneta datus mēs pārraidām sūtot kaut kādus signālus. Nu, un tas standarta variants senos laikos izplatītākais bija vara kabeļi. Tagad mūsdienās pamazām sāk ieviesties stikla kabeļi, kurus nezinu, kāpēc sauc par gaismas vadiem, nevis par stikla kabeļiem. Nezinu, tā ir vēsturiskā attīstība. Vai arī sūta par radioviļņiem. Tad bezvadu tīklus ir, gan arī tur visādi mobilo telefonu piedāvājumi, kas arī izmanto internetu, jums iedod tur ar tām mazām iespraužamajām iekārtām OSB portā. Tālāk ir arī dažādas saskarnes tam internetam, vai nu tur ar vadu tīklu, piesprauž atsevišķi plati galda datoram, vai nu bezvadu karte, kas ir iespraužama kaut kādā standarta iebūvētajā ligzdā, vai arī tur USB ligzdā iespraužama. Un tad ir tas centrālā daļa no tā tīkla sastāvdaļā, un tās tīkla iekārtas. Pamatā viss koncentriski apvienojās ar vien lielākos un lielākos. No mūsu mazā tīkla tas viss aiziet uz kaut ko lielāku, uz turien lielāku. Beigās tur ir lielas kastes, kas nodarbojās ar to datu nosūtīšanu šurpu turpu, ko sauc par maršrutēšanu. Un, protams, internets tiek darbināts arī izmantojot seno laiku telefonu tīklu. Šitā daļa tāda mums ļoti mēs viņā neiedziļināsimies. To mēs atstāsim tā kursa otrajā daļā, otrajā pusgadā, kad jūs gribēsiet studēt par tik tiešām strādāt par lielu datortīklu administratoriem. Bet šito daļu, to tur vienkāršāko, ko vajadzētu zināt katram datoru lietotājam, vismaz katram vienā mājā, lai tiktu ar savu tīklu galā, to mēs centīsimies apgūt pirmajā pusgadā. Un vēl kas ir interesanti internetā, ir tas, kā tiek veidota daudz maz droša sistēma balstīta uz nedrošiem komponentiem. Arī cilvēki ir daudz maz droša sistēma, kas balstīta uz nedrošiem pamatiem. Jo, ja mēs iedziļinamies tajā molekulu līmenī cilvēkam, tad redzam, ka tur tās šūnas ik pa laikam mirst un viņas atjaunojās, un viņas tur mēdz saslimt un mutēt, un kaut kas slikts var notikt. Bet jo kopumā tas daudzus gadus kaut kā nebūtu strādā. Un ar internetu ir tieši līdzīgi. Un internets ir ļoti liela un sarežģīta sistēma, un tad jums jāzina nedaudz matemātikas zināšanas un nedaudz statistika, lai saprastu, cik tas ir liels izaicinājums. Jo, ja mēs iedomājamies, ka mums ir tāda neļoti sarežģīta iekārta, kurā ir tikai 50 daļas, tas varētu būt kaut kāds ceļu velospēds, bet mountainbikes, kuram ir pārslēdzēji, tam varētu būt pat vairāk par 50 daļām. Un pieņemam,
ka tas divritenis viss kopā strādā tikai tad, ja strādā visas daļas. Ja kāda no daļām nestrādā, tad arī tas divritenis kopumā nestrādā. Varam pieņemt, vai ne? Vai nu viss iet, vai nu kaut kas neiet, un tad viss neiet. Un ka katra šī daļa pieņemam, ka strādā 99% no laika. It kā tas ir diezgan liels skaidrs, piekrīt. Un tagad mums jāaprēķina kādi varbūtība, kad sistēma katrā mīļā brīdī, katrā noteiktā laikā strādās. Tad tā varbūtības aprēķins šādā gadījumā ir tāds, ka mums šī varbūtība, kad strādās tā iekārta kopumā, ir jāsareizina ar katru atsevišķo varbūtību, kas ir tai sastāvdaļai. Ja mums būtu, kad sistēma kopumā strādā, ja strādā kaut viena iekārta, tad tas būtu savādāk. Bet, ja jāstrādā visām iekārtām, tad mēs reizinām. Un mēs pareizinām 0,99, tas ir 99%, vai ne? 50 reizes, to var īsākā formā pierakstīt, ka tas 0,99 50. pakāpē, mitavos, ja mēs iegūstam apmēram 0,60. Tas nozīmē, ka no 3 reizēm 2 tā iekārta strādās, no 3 reizēm 1 reize tā iekārta kopumā nestrādās. Tad jūs varat saprast, ka patiesībā tās iekārtas, kurām ir vajadzīgas, lai visas komponentes strādātu, tā varbūtība, ka katra atsevišķa komponentē strādās 99% laika pilnīgi nepietiekama, jo tad ļoti bieži tā iekārta kopumā var nestrādāt. Un, piemēram, tad, kad serverus darbina kaut kādos datu centros, standarta variants, ko bieži mēdz garantēt, ir, kad vismaz 2 ciparas aiz komata garantē, ka kā viena konkrēta iekārta, piemēram, viens serveris strādās 99,9% gadījumu, 99,99% gadījumu. Nu, lūk, un tad, ja mēs runājam par neideālo pasauli, tad internets vēl no tuvu nav sasniedzis savu pilnību. Un viena no lietām ir tāda, ka daudz uzskata, ka internetā ir nepietiekama drošība. Tā ir diezgan diskutējama lieta, un mēs arī par to diskutēsim šī kursa ietvaros. Nu, jāsaprot, no kā ceļās nedrošība. Nu, liela tiesa nedrošība ir tā, ka tās operētāja sistēmas ražotājs, kas pie mums ir monopolists un visā pasaulē ir monopolists, viņš ražo ļoti draņķīgas operētāja sistēmas. Un uzskatīt, ka tā ir interneta vaina, kad viņam pieslēdz klāt slikti aizsargātas Windows dators, īsti nevajadzētu. Tā kā tā ir atsevišķa lieta, kur mēs varam kopējo internetu drošību vienkārši būtiski uzlabot, viņiem slēdzot pēc iespējas mazāk Windows dators klāt. Bet otra lieta ir arī tāda, ka pat ja mums tās sistēmas nav tik nedrošas un gļukainas kā Windows operētāja sistēmas, ir tomēr vēl daži pasākumi, kas būtu noderīgi jebkurā gadījumā, un par to mēs arī parunāsim. Otra lieta, protams, ir infrastruktūras uzticamība. Tā kā tā ir diezgan netriviāla sistēma, daudz kas var salūst. Mums ir praktisks gadījums, mums principā tīkls iet. Viņam tikai viens servis neiet. Viņam DNS serveris no loģiskā nosaukuma nepasaka IP adresi. Nu, tas ir diezgan stulbi, vai ne? Nu, ja cilvēki neprot sadalīt pa daļām, kas īsti neiet, nu, tad viņi var teikt, ka internets kopumā neiet. Jo jūs varat vaļāt tādu un tādu adresi, un viņi neatverās. Un šo infrastruktūras uzticamību lielākoties labo, strādājot pie jaunas internetu protokola versijas. Tā internetu protokola versija principā jau tagad ir pieejama, un dažos datu centros viņi izmanto, bet, diemžēl, ja sāk datortīklu kursos stāstīt ar internetu attīstības vēsturi, tad pie šīs jaunākās versijas nonāk tikai pašās beigās. Mēs viņu jau gandrīz pašā sākumā sāksim pētīt. Otra lieta līdz ar to, ja tā infrastruktūra nav uzticama, arī pieejamības problēmas. Nu, mums ļoti patiktu tā, ka ja tas internets vispār spēj būt, ja viņš vispār ir, tad viņš ir vienmēr. Lai nav tā, ka teorētiski ir, bet praktiski kaut kas nestrādā. Un tur arī dažādas problēmas. Nu, vispēcamo kārt ir paredzams, ka internetu lietotāju skaits tikai pieaugs, jo vairāk tāpēc, ka cilvēki izmanto vairāk par vienu ierīci internetā. Viņš izmanto savu datoru, viņš izmanto savu telefonu, viņš izmanto ar laiku savu radio un televīziju un vēl visādas lietas. Tad tā kopējā situācija, sistēma tikai paliek plašāka un sarežģītāka. Nu, tad ir jādomā par to, kā to visu arī tajā laikā normāli nodrošināt. Nu, šajā kursā, atšķirībā no citiem klasiskiem kursiem, arī par šo mēs parunāsim. Un tad, visbeidzot, tā nav principā interneta problēma, bet tā ir daudz lielākas sistēmas problēma.
Un lielāka sistēmas problēma ir tā, ka internetu lieto cilvēki, un cilvēki, diemžēl, nekad, nevienā laikā visi nav bijuši ļoti labprātīgi. Un tāpat kā uz mūsu ceļiem, tāpatās kā uz mūsu ielām, cilvēki ir dažādi, un daļa cilvēki ir tādi, kas cenšas kaut ko ļaunprātīgi izdarīt, kaut ko jums nozagt, izmantot tur saviem mērķiem jūsu resursus un tādas lietas. Un konkrēti, ja iet runa par Windows datoriem, kas pagaidām vēl vienu vairākumā, ir tur visādi datorvīrusi un datortārpi un tam līdzīgas lietas. Īstajā nosaukumā viņi jāsauc nevis par datorvīrusiem un datortārpiem, bet par Windows vīrusiem un Windows tārpiem, jo uz citām sistēmām tas neattiecās, lai arī ko mums censtos iegalvot. Par to es arī varu atsevišķi parunāt, kāda ir statistika, jo jūs labi zinat, ja jūs papētat statistiku, var vien vairāk pieaug Macintosh lietotāju skaits, vien vairāk pieaug Linux lietotāju skaits, bet tik un tā nav dzirdēts, ka Macintosh lietotāji tur slimo ar kaut kādiem tur datorvīrusiem, un tāpat arī ar Linux lietotājiem. Un tad, piemēram, viens no datorvīrusiem, tās Anscheta, ir izvilkumi teikti, kas ir 2004. gadā, tas ir pirms 6-7 gadu, uz cik datoriem viņš tur izplatījies un cik daudz viņš tur naudas ir izkrāpis. Nav jau gan daudz, tur kaut kādi 1000 tikai. Pavisam kopā, ko mēs varam apkopot, kad pirmkārt internets ir liela un sarežģīta sistēma, un mēs kaut ko no tās gribēsim iemācīties. Un, lai to nodrošinātu, ir jāatrisina dažādas problēmas. Ja jūs gribat nodrošināt savu datoru tīklu mājās, arī tur jums ir šādām tādām problēmām regulāri jātiek galā. Un vēl internets nav līdzīgs tām datorzinātnēm, kurām ir ļoti vienota un skaidra ideoloģija, teorija vai matemātika apakšā. Jo internets atšķirībā no programmēšanas ir daudz vairāk praktiskāks un daudz mazāk teorētiskāks, jo viņš tā ir attīstījies līdz šim un tā arī attīstīsies. Un tāpēc tas autors uzskata, ka internets ir daudz tuvāks operētāju sistēmām nekā vienkāršai programmēšanai, jo operētāju sistēmās un internetā mēs novērojam reālas lietas dabā, mēs viņus mēģinam kaut kā apkopot, klasificēt, kategorizēt un kaut kādā abstrakcijās līmeņos skatīties uz to visu, ieraudzīt kaut kādu kopīgo, atšķirīgo, un tad izvērtēt plusus un mīnusus, un tad skatīties, kā mēs tos plusus varam tur tā kā uzlabot, maksimizēt, kā mēs tos mīnusus tā kā varētu novērst. Un līdz ar to, visa tā interneta zinātne tā ir diezgan praktiska. Apskatīties to, kas ir bijis līdz šim, saprast, kas līdz šim ir bijis labs, kas bijis slikts, un tad mēģināt to labo kaut kā spēcināt, un to slikto kaut kā vājināt. Līdz ar to nav tādas, tā kā kristāli skaidras teorijas, kad, ideālais internets ir šāds, un mums atliek tikai uz to ideālu sniegties. Nav tāda ideālā interneta, ir tikai zināms, kas šobrīd ir slikts, un kā mēs varētu mēģināt to sliktumu kaut kā nebūt mazināt. Tā kā tas ievad kursā tagad būtu tā kā viss. Tad kontakti, kas jums ir vajadzīgi. Tēpasts ir valdes.vitolins@odo.lv, un, lai neatcerētos milzīgi daudz kur un ko meklēt, viss, kas jums jāatcerās, ir vietne odo.lv.